mazs puisītis, vai nenāk miegs, guļ un klausās meitiņa, vai nenāk miegs. Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti. Donalda Trumpa un Vladimira Putina tikšanās ir būtiski aktivizējusi sarunas par drošības garantijām Ukrainai pēc kara beigām. Ir izveidota darba grupa ASV valsts sekretāra vadībā, bet ko nozīmē drošības garantijas? Ko tas paģērēs arī no Latvijas? Spriedīsim par to trešdien Kruspunktā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Latvijas un Igaunijas valdības šodien tikās kopīgā sēdē Igaunijas pilsētā Tartu. Šī bija otrā abu valstu valdību kopsēde, un šoreiz tā notika pēc Igaunijas premjera Kristena Mihala ielūguma. Valdības runāja par aizsardzību, cīņu pret noziedzību, Krievijas ēnu floti, degvielas piegādēm un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu. Eiropas valstu vadītāji apmeklēja Moldovu. Moldovā šodien ir neatkarības diena. Pirms 34 gadiem Moldova kļuva neatkarīga no Padomju Savienības. Bet rīt Moldovā sāksies parlamenta vēlēšanu kampaņa. Eksperti saka, ka Krievijai ir liela ietekme Moldovā. Moldova grib pievienoties Eiropas Savienībai, tāpēc vēlēšanas ir ļoti svarīgas. ASV prezidents Donalds Trumps pārliecināja Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu neaizkavēt sarunas par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. To ziņo amerikāņu tīmekļa izdevums Politico, balstoties uz diplomātu informāciju. Nav skaidrs, kā Trumps ietekmēja Orbānu. Orbāns šo ziņu publiski nekomentē. ASV sāk piemērot lielu ievedu muitu precēm no Indijas. Indijas valdība mudina cilvēkus pirkt vietējās preces. Indiešu uzņēmēji ir noraizējušies, ka ASV tirdzniecības šķēršļi radīs lielus zaudējumus. Indija ir viena no lielākajām tekstilu preču eksportētājām pasaulē. Tekstilu preču uzņēmumi Indijā baidās, ka ASV ievedmuita radīs lielas problēmas. Ekonomisti saka, ka Indijai pēdējā laikā ir ciešāki sakari ar Krieviju un Ķīnu. Vismaz 3 cilvēki nogalināti un 17 ievainoti apšaudē ASV pilsētas Minneapolis katoļu skolā. Nogalināto vidū ir 8 un 10 gadus veci bērni. Uzbrucējs izdarījis pašnāvību. Skolā tikai pirms pāris dienām pēc vasaras brīvlaika atsākās mācības. Latvijā Labklājības ministrija turpina pārbaudīt sociālās aprūpes centra Rīga filiāli Ezerkrasti. No turienes uz grupu māju bērniem ar īpašām vajadzībām pārveda jaunieti. Aprūpētāji domā, ka viņš ir bijis badā. Aprūpes centrs saka, ka tas nav taisnība. Ģenerālprokuratūra pārbaudīs iestādes amatpersonu rīcību. Zemkopības ministrs Armands Krauze lūdza Rīgas domes vadītāju Viesturu Kleinbergu un citus iesaistītos ņemt vērā, ka lauksaimniecībā ir grūti apstākļi. Viņš grib, lai graudu pārvadāšana uz ostām būtu vieglāka. Šogad Rīgas dome neļauj graudu vedējiem braukt caur pilsētas centru, jo tiek remontētas ielas. Rīgas domes vadītāja vietnieks Māris Sprindžuks nākamnedēļ rīkos tikšanos ar Rīgas domes, Zemnieku saeimas un Rīgas brīvostas cilvēkiem, lai kopā meklētu veidus, kā smagās mašīnas varētu braukt uz ostu ražas laikā. Un vēl Latvijas vīriešu basketbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta fināla turnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju. Latvija zaudēja ar 73-93. Latvijas izlase piektdien spēlēs ar Igauniju. Izskan Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, tās var lasīt interneta portālā LSM.LV.
Bet vēl par laika apstākļiem. Rīgā pat labāk 14 grādi, rietumu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, naktī atsevišķos rajonos būs migla. Lēns vējš 1,5 metrs sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9 grādi, piekrastē 9,13 grādi, dienā 18,23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1,5 metrs sekundē, gaisa temperatūra naktī 9,11 grādi, bet dienā 20,22 grādi. Raidījuma Krustpunktā atkārtojums. Aizstāms saka jums labdien! Drošības garantijas Ukrainai. Šie vārdi pēdējās